Ar mani kopā man blakus atnāca neviens cits kā Latvijas Basketbola Savienības prezidents Valdis Vojnakungs. Labdien, Vojnakungs! Labdien! Kāds jums šodien noskaņojums? Noskaņojums kā svētkos. Basketbols, neskatoties uz to, ka pilnā sparā rīta olimpiāda, mēs redzam, ka arī Jēkabpilī zāle ir pilna. Spēlētāji visi labākie ir šeit, kas bieži negadās zvaigžņu spēlēs, un es domāju, ka tāds noskaņojums ir pacelāts, un es domāju, ka arī viss pasākums būs labs, un Jēkabpilī paliks labas atmiņas. Sakiet vispār, kā jūs vērtējat šo Latvijas Basketbola līgas sezonu? Manuprāt, izdevusies daudz intriģējošu spēļu, negaidītu rezultātu. Vakardienas VF Vēnspils duels arī. Kārtīgi cīņa no pirmās līdz pēdējai minūtei. Pirmā savstarpējā spēle Vēnspilī beidzās tikai ar 1 punktu starpību. Šogad šķiet viss iet tā kā vajadzētu. Jā, mūsu sezona iet ļoti raiti, un ir daudzas tās komandas, kas tomēr cer pacīnīties par godaugām, kas priecē tādu virkni tradicionāli stipras basketbola komandas, kas, es domāju, sāsinās intrigu tieši par godaugām, kad sāksies izslēgšanas spēles. Varbūt mēs varētu vēlēties kaut kādus labākus rezultātus, kas ir starptautiskā līmenī klubiem, bet, ir zinām apstākļi, kāpēc tas nenotiek, bet es domāju, ka kopumā ir ļoti laba sezona. Ļoti labi tagad nostartējuši ir jaunatnes izlases starptautiskos turnīros, kas rāda, ka tas basketbola sistēma darbojās, un mēs varam cerēt pilnīgi pamatot uz panākumiem. Jā, un Latvijas Basketbola līga šķiet arī tomēr uzplaukst. Parādās arvien jauni sponsori, titulu sponsors Alders Latvijas Basketbola līga. Redzam šeit visi Latvijas Basketbola līgas atbalstītāji, kas mums aizmugurē. Es domāju, ka arī sponsori var būt apmierināti ar notiekošo Latvijas Basketbola līgā. Jā, mēs tiekamies ar atbalstītājiem, protams, meklējam jaunus un strādājam ar esošajiem. Un neviens nav teicis, ka mums tie pasākumi ir neredzami, vai basketbols ir neredzams, vai komandas kaut kādas ir vājas, nav intereses. Es domāju, ka pietiekam plaša ģeogrāfija aptarot gandrīz visu Latviju. Ja mums izdotos vēl piesaistīt kādu komandu Daugavpilī vai Rēzeknē, jā, tad Latgalē, jā, tad mēs varētu teikt, ka faktiski tas reģioni visi būtu. Bet tāpēc arī sponsori sadarbojamies pietiekami labi, un es domāju, ka tikai būs klāt vēl jauni, saglabājot esošos. Par citiem nedaudz Latvijas basketbola vīriešu izlasē noskaidrojušies pretinieki Eiropas čempionāta kvalifikācijā. Rumānija, Slovākija un Zviedrija. Kā vērtēt izlozi? Es negribētu tā teikt jau hop, kā tas... Kā biļeti ir kabatā? Jā, ka mēs esam jau faktiski jau fināla turnīrā un viss. Un jādomā arī treneriem par to, kā mobilizēt labākos spēlētājus, lai mēs... Jo basketbols attīstās strauji, un jebkura Eiropas komanda var rādīt savus tādus ļoti labākās spēles tieši kaut kādā atbildīgā momentā. Mēs redzam Somijas piemēru, kas saņēma wildcard uz pasaules čempionātu, kad vēl kaut kādus gadus, 10, 12, mēs domājam, hokejs, tad labi vēl Somija, bet basketbols, tas tāds nav tā kā priekš mums. Bet, tātad nevajadzētu nenovērtēt gan zviedrus, gan rumāņus, un zviedri sevišķi viņi daudz pievēršās tagad jaunatnes basketbola attīstībai, veido savus internātu centrus basketbolam, tāpēc vieglas spēles nebūs, bet es ļoti ceru, ka mūsu tā izlase ir pietiekami jauna, gūsi tādu jau rūdījumu 2 Eiropas čempionātos, un pēdējais čempionāts rādīja, ka mēs tiešām varam labi spēlēt ar ļoti nopietniem pretiniekiem, vēl piesaistot vēl citus spēlētājus klāt. Es domāju, ka mums ir visiem mēs gribētu un pamat cerēt, ka mēs nonākam fināla turnīrā, jau tas būs laikam 8. turnīrs mums pēc kārtas. Un mēs, protams, Basketbola Savienība darīs visu, lai izlase spēlētu tur. Vojnakungs, man bija tas gods komentēt pasaules kausa izlozi. Un Ukraina un Somija ir ielozēts vienā grupā. Vai nedaudz tomēr nav žēl, ka mēs neesam tur, protams, ka ir, un Somija tomēr dabūja šo wildcard? Vai varbūt mums vajadzēja iet tādu ceļu? Vai Latvijas ceļš uz pasaules kausu ir savādāks? Mums jānokļūst
caur uzvarām Eiropas čempionātā? Nu, ziniet, mēs bijām pirmie, kas pieteicās uz to wildcard, pēc tam mēs savu pieteikumu atsaucām. Mēs pieteicamies jau uzreiz nākamā dienā pēc čempionāta. Varbūt vajadzēja palikt? Nu, tas ir ļoti nopietns finansiāls jautājums, un iespējams, ka mēs jau varētu to naudu kaut kur savākt no tiem atbalstītājiem, bet vai tas dotu to pozitīvo rezultātu? Nu, protams, ka personīgi man ir tā kā sāpīgi, jo mēs bijām tam pasaules čempionātam tuvāk kā jebkad, un bija pilnīgi reāli, ka tā ir mūsu vieta, jā, kas bija, bet, sports ir sports, basketbols ir basketbols, un es domāju, ka treneri veiks savus korektīvus, izdarīs pareizes secinājumus. Es ļoti ceru, ka būs pareizes secinājumi par to, kā nākamreiz nepalaist garām to izdevību, kas ir. Somija un Ukraina vienā grupā ar ASV. Kaut kad mēs uzspēlēsim pret Kevinu Durantu un pārējiem, vai ne? Es ļoti domāju, ka mēs uzspēlēsim. Varbūt pret LeBron James kādā olimpiādē. Jā, es pat ļoti ceru, ka tieši par olimpiādu mēs varētu runāt, kad tomēr mēs varam sagaidīt to laiku, kad Latvijas nacionālā izlase būs augstākā līmeņa sacensībās, tad kā izlose būs. Jūs ieminējāties par Latvijas basketbola izlases treneriem. Viens no treneriem asistentiem ir mūsu uzmanībā Ernsts Vecvagars. Kurš vadīs Latvijas basketbola valsts vienībai? Tas ir izlemts jau? Lēmums valde nav pieņēmusi. Jā, tur ir kolektīvs lēmums, ir treneru komisija, kas izvirza. Nav tāds personīgi man, ja būs balsojums, kur katram valdē ir viena balss, bet man tāds liela iebildumi pret esošo treneru sastāvu nav. Es domāju, viņi strādās sekmīgi, mūsdienīgi, kas norāda arī par viņu iespējams strādāt pietiekami labos klubos, jā, labiem sasniegumiem. Tāpēc es domāju, ka Latvijā arī treneru korpus līdz ar spēlētāju korpusu aug, ja mums gan tiesneši, gan treneri, gan spēlētāji, viss tas basketbols attīstās, un kas ir labi. Nobeigumā es gribēšu jums, es pajautāšu jums vairākus prognozējošus jautājumus. Cik spēles būs Latvijas basketbola līgas finālsērijā šogad? Es domāju, ka ne mazāk kā 6. Tā izskatās pēc pēdējiem mačiem, pēc vakardienas arī. Vai būs 7, grūti teikt. Varētu prognozēt, ka pirmā spēle var sākties Ventspilī. Ja? Līdz ar to, es domāju, ka ne mazāk kā 6, jo pēc vakardienas spēles nevienai no komandām tāds nospiedošs pārsvars nav. Ir varbūt tur kaut kādas nianses, bet būs jautājums par motivāciju, kas, es domāju, ka arī daudziem spēlētājiem trūks, sevišķi leģionāriem, bet tās būs fināls, tad būs cits motivācija, citi uzdevumi. Bet es prognozēju, ka sērija būs ļoti nopietna. Ja mēs runājam par VF Ventspilu, varbūt kāda komanda ir sasniedzis tādu meistarības pakāpi, kad viņi iekļūs finālā. Bet es domāju, ka noteikti jebkurā gadījumā sērija būs ļoti interesanta. Pēdējos gados mums nav jāžēlojās, ka sērijas beidzās ātri un tā pilnīgi vienveidīgi. Un redzat, tūlīt sāksies zvaigžņu spēle. Kas uzvarēs? Latvieši vai leģionāri un kurš kļūs par MVP? Es, protams, domāju, ka uzvarēs vietējie spēlētāji par MVP. Grūti man spriest, kāds būs tas uzstādījums, vai būs ārējais spēlētājs, kurš iemetīs milzīgu skaitu trīspunktnieku, vai kāds būs no centriem, kas varēs iedankot maksimāli lielu skaitu. Un pēdējais jautājums, Voinkungs, ir sākušās olimpiskās spēles, ko jūs minējāt. Cik medaļas mūsējie sasniegs Sočos? 2. Kam būs? Dokuram? Es domāju, ka varbūt, kad abiem dokuriem. Jā, tā varētu būt. Jā. Labi, Voinkungs, liels paldies, ka pienācāt un dalījāties ar savu viedokli. Paldies, ko jūs darat Latvijas basketbolā. Man šķiet, ka basketbols atgriežas un viss iet uz augšu. Un lai veiksmīga Latvijas basketbola līgas sezona un lai nacionālās izlases startē pēc iespējas labāk gan jaunieši, gan arī pieaugušās. Vēl jau mums ir Eiropas čempionāts jauniešiem. U16, jā. U16, tas ir vēl mūsu uzdevums labi organizēt. Starp citu, kā mums U16 komanda tikko nostartēja, nevis vienkārši uzvarēja, bet nograuja visus pretiniekus. Jā, tas ir ļoti interesanti, jo parasti jau Baltijas jaunieši nav nobriest lēnāk nekā dienvidnieki, un tur viņi spēlēja ar turkiem, Argentīnu, kas faktiski mēs redzam, kad viņi atbrauc uz turnīru, ka tie ir tādi,
jau vīri ar bārdām un nu, tāda izskatās ļoti nopietni, ja, pret mūsiem. Bet, nu, es domāju, ka arī treneru nopelns ir pietiekami liels. Viņi labi strādā. Es domāju, ka jaunatnes izlases tieši mūsu ir sekmīgi darbojās. Varam redzēt, Kristaps Dārgais parāda savu atletismu un pirmo reizi norībina Jēkabpils sporta nama grozu. Kā jums patīk šis puisis, kurš arī fantastiski nes Latvijas vārdu pasaulē, uzvarot praktiski jebkurā danku konkursā, kurā piedalās? Nu, jā, tas viņam, protams, šai ziņā viņš mums ir basketbola līderis. Jā, tur nevar atņemt neko. Un tas, kas man patīk visvairāk viņā, ir, ka pārējie viņa konkurenti ir tikai dankeri, kas basketbolu nopietnā līmenī nespēlē, bet Kristaps ir arī labs spēlētājs. Jā, protams. Nu, mēs viņu jau daudz gadus jau redzam, un viņa tiešām tā meistarība tikai vēl tā kā aug līdz ar tiem konkursiem, un es domāju, ka arī šodien viņš mums nodemonstrēs labu sniegumu. Gan laukumā, gan dankos. Parunājot vēl par šo U16 izlasi, Rodions Kuruts un Strautiņš un Zoriks, labi talantīgi spēlētāji un arī labs treneris Jānis Gailīts. Vai iespējams šī paudze var talantziņā pat pārspēt it kā ļoti talantīgo Porziņu Pasečņiku paudzi? Nu, ziniet, tām paudzēm un tiem talantiem, protams, mēs vienmēr gribam, kad domājam, ka tūlīt būs. Bet galvenais varbūt ir, lai pēc iespējas vairāk papildinājums lielai izlasē. Es domāju, ka ja viņi realizēsies tie, pa ko mēs jau redzējām laukumā, jā, tad tie, kas spēlēja U20, U18, jā, viņi ir tiešām spēlētāji, kas var gada 2, 3, 4, kas parādīties tiešām nacionālā izlasē un dot tādu ļoti nopietnu ieguldījumu. Voinkungs, ja jūs esat nācis man šeit blakus, tad nevar nepajautāt jums šādi jautājumi, varbūt kāds ir jūsu personīgais viedoklis. Ļoti daudz savainojumu nopietni mūsu jaunajiem spēlētājiem, Dāvis Bērtāns, Kaspars Vecvagars, Jānis Bērziņš ir izgājuši no ierindas dēļ nopietniem ceļgala savainojumiem. Jūsu viedoklis varbūt, vai ir kaut kas nepareizs sistēmiski, vai vienkārši negadījumi, vai kaut ko mainīt? Vai Latvijas Basketbola Savienības atvainojas pārdodas veiks kaut kādas akcijas, vai varbūt ir uzdots mediķiem, medicīnas komisijai, varbūt iesniegt kaut kādu atskaiti, varbūt kāpēc tā notiek un vai kas ir jāpamaina? Nu, mēs esam nolēmuši, protams, lūgt konsultāciju speciālistiem, kas tad īsti ir jādara. Kādu gadus atpakaļ jau bijis šāda veida sarunas, iet runa par treneru darbu, par speciāliem vingrinājumiem, kā man saka mediķi, kas nodarbojas ar šo lietu, kad ir jānodarbojās, bet arī tāds viedoklis, ka īsti jau basketbolā šīs traumas nav biežākas kā citur, bet, protams, tas, ka tieši tādi talantīgi mūsu labākie jaunie basketbolisti iziet no ierindas, ir satraucoši, un mēs, protams, viņus runāsim savienībā. Droši vien, ka būs kaut kāda komisija, kas to izskatīs un sniegs kādas rekomendācijas sagatavošanas procesā, lai stiprinātu saites, lai nepieļautu šādu veidu traumas. Jo piekritīsiet, līdzjutējiem ir arī sāpīgi uzzināt ik pa brīdim, kā kāds tiešām ļoti talantīgs spēlētājs, kurš labi uzsāk sezonu. Piemēram, tas pats Kaspars Vecvagars arvien labāk un labāk sāk iejusties Žalgiris komandā un pēkšņi tomēr atkal ir spiests iziet no ierindas. Jā, tas uztrauc arī visus, es domāju, pašus spēlētājus un treneris un līdzjūtējs. Un galvenais jau, ka tas spēlētājs, lai viņš, mūsu galvenais uztraukums, ka viņš nespēs realizēt sevi kā spēlētājs, jo šādu veidu savainojumu jau zinām arī psiholoģisku traumu, jā, kad viņš pēc tam sāk uzmanīties vēl kādas lietas. Tā kā tas, protams, ir ļoti nopietnas jautājums, un mēs pie tā strādājam ar piesaistot speciālists, ja mēs neesam mediķi, ja, un mēs gribam vienkārši saprast, vai tur ir darāms kaut kāds speciāls pasākumi, vai tas ir tāds process, ko īsti iespaidot nevar. Mēs esam vairākas ļoti svarīgas tēmas aizskāruši šobrīd Latvijas basketbolā. Varbūt jūs varētu iezīmēt, kādas jūsuprāt ir šobrīd, vai Latvijas Basketbola Savienības prāt tuvākās un arī būtu ilgtermiņa prioritātes, kas būtu jāizdara Latvijas basketbolā, vai viss būtu vēl labāk? Viena no prioritātēm, protams, ir sieviešu izlase. Treneris jāatrod, paliek? Otrdien būs treneru komisijas sēde, kur būs uzaicināti visi
visas ieinteresētās puses, kas kandidē uz trenēšanu, gan arī treneri, kas nodarbojās sieviešu basketbolā. Mēs gribam saprast par tām, ko treneri redz, kādas viņu programmas redzējums, ja? Arī par spēlētāju atgriešanu izlasē vai kaut kā, bet katrā gadījumā sieviešu izlase, kas mums vienmēr panākumu ziņā bija diezgan liels flagmans, ja? Mums ir jāatgriež tā visa tā lieta. Nākamā, protams, liela prioritāte, lai tie talantīgie spēlētāji, kas jaunās paaudzes, kas ir, lai viņi attīstās tādu, kad mūsu tā nacionālā izlase būtu ļoti konkurētspējīga un mēs varam sasniegt labus panākumus kā komanda, ja ne tikai. Respektīvi, lai nepazūd šis starposms, jā, kas ļoti bieži ir problēma, ne tikai mums. Mums ir labi panākumi jauniešu čempionātos, ir vairākas bronzas, ir 4. vietas, bet nacionāla izlasē nevienmēr šīs spēlētājs ir tikpat varens kā jauniešu turnīros. Jā, pārēj, protams, no jaunatnes uz pieaugušo ir pietiekami grūts, daudziem nepārvarams, jā, un mūsu tā kā uzdevums, lai maksimāli daudz šie spēlētāji tomēr parādītos Latvijā klubos, Latvijas klubos, ārzemju klubos, lai viņu pienesums izlasē būtu ļoti nopietns. Paldies, Vojna kungs! Paldies, ka nācāt garām. Liels prieks ar jums parunāties. Jums droši vien vēl daudz darāmā. Tā kā baudam spēli un lai izdevies gads Latvijas basketbolā. Paldies! Paldies, Vojna kungs! Veiksmīgi! Tas bija Latvijas Basketbola Savienības prezidents Valdis Vojna kungs, kuram, kā vienmēr un kā prezidentiem pienākās, ir viedoklis par visām tēmām, un tā tam būtu jābūt. Tā kā bija iespējas mums arī uzzināt, kādas prioritātes ir šobrīd Skanstas ielā, kur bāzējās Latvijas Basketbola Savienība. Vojna kungs ir aizgājis, Vecvagora kungs ir atgriezies, no treneru pienākumiem atgriežās pie komentētāju pienākumiem. Arne, atgriešanos? Jā, paldies. Kā jūties, tur redzam skaista epizode šeit, Mindaugas Stāšis. Atmuguriski no gaista iemet bumbu grozā, šķiet, ka spēles sākums pagaidām neliek vilties basketbola šovu elementu, skaistu šovu elementu skatītājiem. Varbūt intrigas un cīņas nav tik liels, bet varbūt tas parādīsies spēles turpinājumā, bet danki jau ir bijuši ļoti daudz. Jā, danki bijuši ļoti daudz, un kas interesanti, jā, tad šoreiz toni uzdeva tieši latviešu komandas pārstāvi. Jā, Leģionāri pēc tam lēnām tikai pievilkās, jā, un arī sāk. Tīma un Dārgais jau vairākas reizes nospēlēja ļoti skaisti. Šeit Pasašņiks aizmet garām pustālo metienu un ieskrējušies Leģionāri. Jā, es domāju, ka spēle, kā jau tu minēji arī, kad ar katru ceturdaļu viņi kļūst nedaudz nopietnāk, jā, šobrīd varbūt tiešām viņi tādi ir palēni un nenopietni pārāk, jā, bet es domāju, kad ar katru brīdi, ar katru ceturdaļu, tad viņi kļūst nopietnāk un arī vairāk tiks pievērsts uzmanība rezultātam, jā. Redzam, tiešām pagaidām diezgan lēna pārēja uzbrukumā, vēl lēnāk atgriešanās aizsardzībā un punktiņi krājās ļoti raiti. 39, 35. Šeit Pasečnieks parāda savu lēcienu augstumu. Ļoti garš spēlētājs un varat redzēt, cik augstu viņš tiek virs groza. Tā kā ļoti labi centra spēlētāji mums patiešām aug basketbolā. Arni, man tev ar tāds jautājums, redzot pēdējo 18 čempionātu. Pārņēma tāds prieks un lepnums, ka tādi garie divi Latvijas izlasē, tā laikam nav bijis. Jā, tiešām. Ar tādiem augumiem un es domāju, ka tādu prasmju kopumu viens otru papildinot. Andžejs Pasečnieks varbūt uzbrukumā vairāk, Kristaps Porziņš aizsardzībā. Jā, tieši tik kustīgi un teiksim, ar tik tādu brīvi, kustīgi, koordinēti. Jā, es domāju, ka mums nezinu, vai vispār ir kādreiz bijuši Latvijas basketbolā. Jā, un es tiešām ļoti ceru, ka Dievs dod viņiem labu veselību, veiksmīgi karjeru attīstīties. Un es domāju, ka un veiksmīgi pāriet no šeit jauniešu basketbolu uz pieaugušo, jā, kā redzam jau Kristaps Porziņš, jā, Spānijā jau spēlē diezgan nozīmīgu lomu, viņam ir ilgs jau vidēji 11 minūtes, ja nemaldos, spēlē Spānijas augstākajā līgā, tā kā es domāju, arī treneris, jā, viņam uzticās, tā kā es domāju, viņam viss būs kārtībā, un Andžejam varbūt šobrīd vēl tas spēles laiks ir tā kā kur reiz, bet ļoti, ļoti ceram, kad šī te pārēja būs pēc iespējas ātrāk un pēc iespējas ātrāk viņi būs palīgi nacionālajai izlasē. Jā, tieši runāju pirms brīža ar Latvijas Basketbola Savienības prezidentu Valdu Vojnu, un arī viņš uzsvēra, ka viena no prioritātēm Latvijas Basketbola Savienībā ir nodrošināt šo pārējas posmu
lai pamēģinātu viņu attīstīt. Jo tā nav tikai mūsu problēma, tā ir problēma daudzās basketbola valstīs, ka jauniešu čempionātos spēlētāji ir ļoti spoži, bet nacionāla izlasē vairs tik vareni nav. Un jācer, ka šiem abiem centriem, kas patiešām ir mūsu nākotne, gan Porziņš, gan Pasačniks, šis tilts būs gludāks. Un viņi patiešām jau pēc 3-4 gadiem būs īsti monstri un biedi arī nacionālajā valstsienībā. Jā, nu, šeit ļoti svarīgi ir, kā uzticās, jā, treneru uzticība un šis spēles laiks ļoti svarīgs. Jā, varbūt tiešām padalies varbūt ar savu viedokli, kas ir jādara varbūt vai savādāk vai labāk, vienkārši, lai šie talanti pēc iespējas labāk saglabātos pieaugušajā basketbolā. Es domāju, ļoti svarīgi ir nokļūt vietā, kurā ar viņiem strādā, kur viņiem tiek individuāli pievērst uzmanību, individuāli viņu, teiksim, nepilnībām, ja kam individuāli jāpievērš uzmanību. Ambiciozākie no leģionāriem paņems komandu savās rokās. Jā, nu, tūlīt skatīsimies, kādā gultnē sāksies šī otrā ceturtdaļa. Vai tikpat lēnām un neizteiksmīgi kā sākumā, ja Niks izmēģināja tālmetienu tālu. Ramūnas Būtauts viņam to neatļauj ikdienā, vismaz šodien viņš var izpausties. Jā. Zvaigžņu spēles ir tās lietas, kur Šakils un Ils savulaik ir mēģis tālmetienas, kur mēģis tālmetienas ir Jāomiņš. Nu, kādreiz šiem vīriem jāuzmet kāds trejats, jo normālos mačos, protams, viņiem to neļauj darīt treneri. Jā, un, protams, ja viņi realizē, tad tās ir papildus emocijas un ovācijas līdzutējiem, jā, jo tādus gadījumus bieži nenākās redzēt. Protams, ka tas arī ir savu veidu šovs skatītājiem, jo interesanti Šakils un Ils, kurš ir liels tēvots, un viņa metiena tehnika, protams, nav tā skatāmākā, bet ka viņš to lodīt groz virzienā, tad, protams, publikai patīk. Un, ko, protams, savulaik Šakils darīja arī kustībiņas visādas veids, kā saspēles vadītājs paņemot bumbu pie viena savu grozu, mēģinot visus apspēlēt. To arī var centri darīt. Tā kā šī spēle ir, kur mazie var mēģināt dankot, garie var mēģināt savus citus elementus parādīt, ko ikdienā varbūt neļauj nopietnos mačos. Jā, nu, spēle turpinās. Tādā nedaudz lēnīgā tempā, ja tā var izteikties. Jā, daudz spēlētāji ļauj brīvu vaļu viens otram. Un šobrīd pagaidām neredzam tādus izteikti skaistus epizodus. Galvenie dankotāji atpūšās pēc dalības konkursu priekšsacīkstēs. Un redzam, vairāk spēlētāji izvēlās uzbrukt no tālienes. Un pagaidām tā samērā neveiksmīgi. Turpinās cīņa. Tagad leģionāri izlas uzbrukumā. Ir samazinājuši starpību leģionāri no 4 līdz -6. Robinsons līdz groza apakšai. -2. Nu, visi iet uz to, ka otrajā puslaikā tomēr varētu būt nopietnāka cīņa. Un to arī gaidīsim. Šķēlem izsit bumbu no aizmugurs Randalls un leģionāri atkal var doties uzbrukumā. Rezultīvākie spēlētāji jāatzīmē šajā brīdī 10 punktu Tīmam, 8 Čavaram un 8 Zaķim priekš Latvijas. Latvijas komanda savukārt leģionāriem 8 punktu Niksam, 7 Raimundam Daņim. Un šobrīd ir oficiāli atnesti Slam Dunk konkursa priekšsacīkšu rezultāti. Un finālā ir 3 mūsu galvenie favorīti. Kristaps Dārgais 96 punkti, Kārlis Apsīts 86 un Jānis Tīma 84. Un 4. kurš iekļuva finālā, Trojs Maršals Bārnīs 81 punkti. Viņa pirmais danks. Vai otrais īsti neatceros, kur viņš pamet bumbu pret vairogu un pārlēc pāri savam komandas biedram, arī bija iespaidīgs. Jā, nu, potenciāls viņam ir, atletisms ir, jā. Tā kā es domāju, mūsu fināls tagad ļoti interesants. Un kas nav maz svarīgi, jā, ka tiešām šie galvenie favorīti, jā, no kuriem mēs varam gaidīt visu interesantāko sniegumu, ir tikuši, jā, nepieļauj tādas rupas kļūdas, kad viss mēģinājums pabeidza, jā, ar veiksmīgi, līdz ar to izpilnījās vērtējumu. Jā, nu, tā kā es domāju, tas piedod to, ka mūs sagaida ļoti interesanta cīņa finālā. Tikmēr tiesneši saspēlēs ar spēlētājiem un Ronalds Zaķis. Tries bumbugrozā no augšstarp citu palīdzēja man danku konkursu komentēt tieši Ronalds, kurš savulaik arī uzvarēja danku konkursā 2009. gadā, tā kā mums bija tāds ekspertu viedoklis. Un viņš tiešām vairākas interesantas lietas arī pateica, ka cik grūti ir visas tās akrobātiskās lietas gaisā izdarīt. Viena lieta, jā, tev var būt kājās fiziski, ka tu vari vienkārši ļoti augstu uzlekt un var ar spēku ietriekt, bet izgriezt bumbiņu caur kājām vai ap muguru, visas tās lietas, ko dara Kristaps Dārgais, tas esot tiešām ļoti sarežģīti. Un tāpēc arī nemaz tik daudz cilvēku pasaulē un basketbols to nevar izdarīt.
Jā, un vēl kas ļoti, ļoti būtiski ir, ja izdodas veiksmīgs pirmais mēģinājums. Tieši tāds nenogurst spēlētājs. Jā, ļoti daudz fizisko piepūli, jā, ļoti lielu. Jo katru reizi mēs jau redzējām, ja, katru reizi šis leciens spēlētājiem, kuriem neizdevās ar pirmo reizi, ja, katru reizi viņš bija arvien zemāks, līdz ar to arvien nepārliecinošāks sniegums, līdz ar to arī atzīmes arvien zemāks. Arī pasaules praksē, slavenākie danku konkursi, protams, ir NBA, un arī tur lielākoties uzvar džeki, kas ar pirmo iedanko pārliecinoši, viņi nenogurst. Arī žūrijai un skatītājiem tas patīk, ja viss notiek pārliecinoši uzreiz, nevis minūti. Spēlētājs mēģina un beigās varbūt ar citu danku vispār pabeidzis, ar ko bija domājis. Ja tas liecina, piemēram, Jāņa Tims gadījumā. Viņš kā trešais tika iekļuva finālā, jo viņš šķiet abos mēģinājumos beigās ielika to danku, ko nemaz nebija plānojis. Ja, tikmēr vairāks skatāms slam danku realizēja Ronalds Zaķis. Ja, arī pretīm leģionāri cenšas atkārtot kaut ko līdzīgu, bet neizdevās. Tomēr Deriks Niks gūs 2 punktus no groza apakšā ar parastu metienu. Tālmetiens Latvijas komandai aizmet garām. Armands Ošiņš. Leģionāri nevar savākt atlikušo bumbu pagaidām. Beigās Robinsonam tas izdodās. Un tehniskā piezīme tiek piešķirta Varim Krūmiņam. Varim Krūmiņam šķiet, kurš visvairāk tehniskās piezīmes nopelnījušais treneris Latvijas basketbola līgas zvaigžņu spēļu vēsturē, jo Varim patīk salekties ar soģiem. Tieši tagad redzam ļoti neapmierināts Vars Krūmiņš. Pārmets soģiem kastās par svilpēm. Jā, visas savas emocijas laiž uz āru tieši zvaigžņu spēlē, lai regulārajā sezonā tehniskās piezīmes varbūt nenopelnīt. Visu, kas ir sagrājies tiesnešiem, pasaka šodien. Par to arī tika sodīts. Pareizs laiks, gal galā labāk tehnisko piezīmi nopelnīt šodien, nekā iegriezt savai komandai varbūt kādā nopietnā svarīgā mačā. Turpinās cīņa, redzam lielisku māņu kustību šeit no Agņa Čavara, kurš bumbu iespiedis starp ceļgaliem, ar roku kustību rāda, ka iet uz mētienu, bet aizsargs īsti uz šo māņu kustību neuzķērās. Jo tur bija pieredzējušais Mihals Klebovīckis. Mīšu ar tādu māņu kustību neapmānījis. Jā. Būtu kāds jaunāks spēlētājs, mazāk pieredzējis, varbūt arī iekrist. Latvijas basketbola līgas latviešu komandas atbild, tālmetiens nav precīzs un bumba atstāja laukumu. Atskan tiesnešu silpa, vairāk spēlētāju maiņas, Valters Janičēnoks, Tīma, Pasačņiks iesaistās spēlē. Galveno lomu Latvijas komandā uzņemās Roberts Štelmachers, kā spēlēt treneris, kurš varbūt veids šīs spēlētāju maiņas. Arni, tu esi vairāk kārt bijis treneris zvaigžņu spēlēs, vai ir tomēr zinām hierarhija? Ja šeit jūs esat 6 treneri, kurš uzņemās šo tomēr spēles vadīšanu, veids šīs spēlētāju maiņas, vai tas ir nomināli, it kā varbūt tabulā visaugstākās komandas galvenais treneris, vai ir kaut kāda iekšējā hierarhija autoritāte, kāds parasti notiek? Ja godīgi, tad nezinu īsti, vai šogad ir tā iedalīts, bet kādā ziņā pagājušajā gadā, kad es arī piedalījos kā treneris, bija noteikts, ja, tātad, kur ir galvenie treneri un kur ir treneru palīgi. Ja. Tas nebija tā, ka mums pašiem būtu kaut kādā veidā šīs lomas jāsadala. Ja. Tas bija jau noteikts iepriekš. Un es domāju, ka pie šī te arī pieturās arī šogad. Pagājušajā gadā bija līdzīgi. Tātad galvenais treneris bija Ramons Butauts leģionāriem un Roberts Štelmachers bija galvenais latviešu spēlētājiem. Līdzīgi arī šogad ir un attiecīgi Roberts arī uzņemās šo līderu lomu. Pretējā laukuma pusē redzam, ka Ramons Butauts varbūt pasīvāk tur. Vairāk spēlētāju maiņas un aktīvas darbības, vismaz tiesnešu virzienā veids Vārs Krūmiņš. Un lieliski epizode. Tiešām lieliski Jāņa Tims piespēlē aiz muguras un Kristaps Dārgais danko no gaisa. Tiešām vairāk sarežģīti elementi vienā izpildījumā. Ja. Šī piespēle jau pati pa sevīm bija gan sarežģīta. Ja. Un vēl noķert gaisā un iedankot, ja, tādā brīdī tiešām tā bija augstākā klase. Tiešām 2 atletiskākie iespējams puiši Latvijas basketbola līgā, vismaz no latviešu spēlētājiem noteikti. Kristaps Dārgais un Jānis Tīma savā starpā lieliski saprotās, un pēc tam Janičēnoks arī labi piespēli deva no savas laukuma puses. Dārgajam vēl uz vienu danku, vēl vienu piespēli. Dārgais jau lidinās pa gaisiem, dara to, ko māk vislabāk. Jā, uzreiz dzīvāk kļuva spēle pēc šīm spēlētāju maiņām. Jā. Šie vīri, kas devās laukumā, uzreiz atdzīvināja spēli, parādījās tādi skatāmāki momenti. Jā. Šeit redzam Bārnīs kaut kas no Michael Jordan. Ne tikai 2 reizes, bet kāds 5 reizes ar pagriezienu mainīja virzienus, kur pus tad dosies, un beigās neprecīzs tālmetiens leģionāriem. Jā, redzam arī aizsardzību kļūs jau tāda, kad vairs pilnīgi brīvi neļauj šīs epizodes realizēt. Jā.
Redzam, nav tā, ka paiet spēlētāji malā un atļauj iemest gūt vieglus punktus no groza apakšas. Un Jānis Tīma tikmēr realizē 3 punktnieki, kas neizdevās no groza apakšas. Centās arī iedankot pirms mirkļi, bet neizdevās. Izdevās saglabāt bumbu un raidīt 3 punktnieku grozā. Viena no rētajām labajām aizsardzībām šajā mačā Janičenoks pārtver bumbu Tīmā. Skaisti! Spēles ietvaros, atmuguriski no vienas kājas. Jānis Tīma, protams, danks viņam nesagādā nekādas problēmas. Pagājušo gadu Valmierā fantastisks Tīmas sniegums slam dunk. Spēles laikā, viņam kādi 7 danki man šķiet bija mačā vien. Rezultīvākais spēlētājs savā komandā. 26 punkti. Par MVP gan pagājušo gadu tika atzīts PJs Hills, jo Leģionāri tomēr beigās uzvarēja latvieši. Jā, tikmēr jau pārsvaras Latvijas LBL komandai ir sasniedzis 21 punktu. Jā. Un pirmais puslaiks nav beidzies. Latvijas komandai 78 gūtu punktu. Tā kā Leģionāriem jāsaņemās aizsardzībā, ja viņš šo spēli grib izlīdzināt. Jā, redzam, nesaukās. Viņiem neizdodas skaisti nospēlēt. Jā. Nākas cenšas iemest vienkārši metiens no groza apakšas. Tagad arī tālmetiens, arī tas nav sekmīgs. Un bumba ir jau latviešiem tālu piespēles priekš, bet tur neviens partneris neatradās. Un Vainkungs arī priecīgs par redzēto laukumā, smaidīgs. Pirms brīža izdevās aprunāties arī ar Latvijas Basketbola Savienības prezidentu. Un labs noskaņojums Vainkungam, un tas, protams, priecē. Tagad Caurgājums, labi piespēle. Ja būtu izdevies danks, būtu skaisti, bet Mišas Klebovīcka labākie gadi ir aiz muguras. Varbūt šobrīd viņam šāds elements vairs nav pa spēkam. Jā, nepavēl, varētu teikt, viņa dankotāja gadi ir aiz muguras. Jā. Šobrīd viņš ir žūrijā arī danku. Tagad šādas piespēles jāadresē kādam citam. Miša, protams, ka var ielikt bumbugrozā un augšu arī šajā solīdajā 38 gadu vecumā. Varbūt viņš to vairs nevar tik iespaidīgi. Jā, tikko kā bija epizode, kur viņš tieši mēģināja to no gaisa izdarīt, pēc atliekšās bumbas izcīnīšanas neizdevās. Jā. Vairākas reizes neizdevās. Ieskrējies Tīma, tas vienmēr ir bīstami. Janičenoks piebremzē otrā tempā, Dārgais un bom! Skaisti. Kristapa Dārga atletisms, tas ir iespaidīgi. Jā, protams, saulēcīgi piespēle no Kristapa Janičenoks sagaidīja Dārgo, kad viņš pieslēgsies uzbrukumam, tikmēr aizsargi bija nedaudz pagājuši malā, ceļš bija brīvs un skaists noslēgums. Man patīk, ka Kristaps Janičenoks saprot, par ko ir šie pasākumi. Bija viņš brīvs metienā no distances, bet saprot, ka tālmetiens ir skaisti, bet tomēr cilvēki grib redzēt dankus. Iespēlē otrajā tempā skrienošajiem Dārgajam un sulīga epizode. Pēc tam arī Tīma pieliek punktu pirmajam puslaikam, un ticiet vai ne, bet Latvijas spēlētāja izlase pirmajā puslaikā ir guvusi 84 punktus. 84-57. Redzam, arī Ronalds Zaids māk šo elementu. Ja vēl viena interesanta nianse, piemēram, būtu Andžejs Pasečniks šajā mačā, es mēģinātu nobloķēt katru pretinieku metienu, jo es tā nevaru, piemēram, viņa gadījumā viņš tā nevar uzlekt. Danki jāstāja ir Timam un Dārgiem, bet viņš var mēģināt kā kārtīgs Dikēm Mutombo katru metienu nobloķēt. Arī viņš tā varētu izcelties, piemēram, 3 bloku vienā uzbrukumā. Jā, es domāju, tas ir varbūt tās viens no elementiem basketbola, kas šī spēlē pietrūkst. Jā, redzam, praktiski, manuprāt, nevienu neesam redzējuši bloķēt metienu šī spēlē. Un šeit neapšaubām skaistākā šīs spēles epizode vēlreiz atkārtama. Piespēlē aiz muguras un Dārgais gaisā notver bumbu un danks. Jā, tas tiešām iespaidīgi. Un šeit Jānis Tīma savā stilā atmuguriski skaisti. Un pēc tam viņš vēl arī ar vienu roku Vinmilā. Un šeit arī redzam Valteru piespēli pret vairogu un Kristaps Dārgais. Latvijas spēlētāji dominē. Un man patīk, ka pieredzējušie Janičenoks un Valters saprot, ka jāļauj jauniem izpausties un vairāk Kristaps ar Sandu šodien piespēlētāja lomā un patiešām varam baudīt atletisku basketbolu. Jā, aizsardzība, protams, nav un tas nedaudz pietrūkst, bet arī pret brīvu grozu šādas epizodes ir jāmāk izdarīt. Ka vienmēr labi jauni spēlētāji vai viduvēji labi spēlētāji parādās uz pieteikšanās, reģistrēšanās beigām. Vai šogad arī kaut kas tāds plānots? Dzīvosim, redzēsim. Es visu, ko vēl pateikšu šobrīd. Paldies, Mārtiņa! Paldies, jums. Ka pienāc! Lai tev veicās sezonas turpinājumā. Jaunais treneru konkursu uzvarētājs Mārtiņš Gulbs bija pienācis pie mums aprunāties. Tagad jau Mārtiņam jāatgriežas pie saviem tiešajiem šīs dienas pienākumiem, pie savas komandas zvaigžņu spēlē, kur sāksies 3. ceturdaļa.
Jā, sākusies trešā ceturdaļa. Redzam jau pārsvars pārsniedz 30 punktu robežu. 3 punktu metiens Zaķa izpildījumā ir precīzs 89-57. Un spēle turpinās tādā nepārāk ātrā un agresīvā tempā. Galvenie šovu veidotāji šobrīd, ja tā var izteikties, Jānis Timgrista, Kristaps Dārgais atrodas uz rezervistu soliņa. Līdz ar to spēle tādā nedaudz mierīgākā gultnē. Un turpina Latvijas komanda audzēt pārsvaru, kurš sasniedzis jau 33 punktus. Ants Valters izteicās atnākot ciemos, ka viņš cer, ka leģionāri otrajā puslaikā pamodīsies un spēle paliks tomēr agresīvāk nedaudz un ātrāk. Nu, pagaidām tas nav īsti noticis. Redzēsim, kā būs turpinājumā. Neveiksmīgs metiens Randlam, bet īscīnā atliek šo bumbu uzbrukumā Antoans Robinsons. Robinsons viens no aktīvākajiem starp leģionāriem. Nevarētu teikt, ka viņš ļoti iesprings, bet vismaz cenšas rezultātu dot savai komandai. Antrops dodas caurgājienā. Redzam, nevienu netraucēts. Tomēr nerealizēja savu iespēju. Un ātrajā uzbrukumā jau dodas leģionāri. Kāds trešais slam dunk, manuprāt, stāšīs izpildījumā un uzreiz ātri atbild otrā galā Ronalds Zaķis. Varam redzēt, ka Ronalds centās slaveno Aigaru Zeidaku triku paveikt riekt bumbugrozā no augšas un izvilkt ārā nedaudz tīkliņu. Nu, tik labi kā leģendārajam Zeidakam, tas viņam neizdevās. Atcerēsimies Aigars Zeidaks. Varētu teikt Latvijas basketbola līgas pirmsākumu galvenais danku etalons, pirmie 2 danku konkursi viņam. Un tu savulaik daudz spēlēji ar Aigaru, pret Aigaru. Aigaram bija iekšā kājās. Jā, protams, ļoti atletisks spēlētājs, tieši tādā leciens un vispār tādā spēka spēlē ļoti pārliecinoši izstījās un ar šie arī danki. Viņš bija viens no tādiem, varētu teikt, izdomas bagātākajiem, jā, jo neesmu redzējis, ka kāds cits vēl kaut kur būtu izpildījis, nu, teiksim, šo te, ko tu jau pieminēji, šo tīkliņu izvilkšanu, jā. Līdz ar to var pielīmēt tādu firmas zīmi, ka tas ir Zeidaka danks. Tieši tā, Janis Čēnoks piespēle Ronaldam Zaķim, kurš Tīmas un dārgā prombūtnē ir galvenais šovu veidotājs Latvijas komandā. Kurš tad metīs? Kādam tomēr pa grozu būs jāšauj. Tas šoreiz bija dārgais, šķiet. Ošiņš, Armans Ošiņš, dārgais ir laukuma malā, tieši tā Armans Ošiņš, kurš aizmet garām tālmetienu. Un redzam, ka Varis Krūmiņš turpina ar tiesnešiem runāt, un soģiem tas ir apnicis. Soģi pasaka, Vari, beidz runāt, ej pats un svilp. Jā, ej pats un svilp. Manuprāt, šāda situācija nav pirmo reizi. Manuprāt, es jau esmu redzējis, kad Varis Krūmiņš iejūtās tiesneša lomā zvaigžņu spēlē. Redzam uzreiz, protams, pa savas komandas spēlētājiem cenšas nosilpt par labu, bet uzreiz soda bijušo tiesnesi tagadējo treneru ar tehnisko piezīmi. Un ļoti aktīvi uzņemās lomu Varis. Visos galos ir pamanāms. Latvieši jau ir pieraduši pie šīm Vara šova izpausmēm un uztver to ar smaidu, bet redzam, ka leģionāriem ir apmulsums. Kas notiek? Treneris pēkšņi laukumā svilp piezīmes, kā grib, tehniskā piezīmes tiesnesim, kas notiek, un nedaudz apmulsuši, kas tagad jādara. Turklāt viņš iedeva tehnisko komandu tiesnesim, kurš šobrīd ir treneris leģionāru komandā, bet sodmetiens vienalga met leģionāri. Jā. Tā kā interesanti, leģionāri nedaudz apmulsuši, kas šobrīd notiek Latvijas basketbola līgas zvaigžņu spēlē, un Demetrijus, es atvainojos nevis Demetrijus, bet Deriks Niks bija savulaik arī ļoti labs, spēcīgs miesas būs spēlētājs. Rants Valters! Un Sandis teica, ka viņš vairs nevar iedankot. Es viņam teicu, vēl projām var lidot. Redzam, arī 35 gadu vecumā Valters var ietriekt bumbugrozā no augšas. Jā, nu esam noskaidrojuši uzvarētājus 4 konkursos. Tālmetienu konkursā, treneru konkursā, es atvainojos 3 konkursos un kārsējmētieņu konkursā. Priekšā vēl prasmi konkursu fināls un, protams, galvenā rozīnīta danku konkursu noslēdzošie mēģinājumi. Tā kā tie nedaudz vēlāk pēc 3. ceturdaļas. Tagad 3. ceturdaļā norisinās spēle un redzam, ka tiesneši arī turpina ļoti aktīvi iesaistīties spēlē un ņem bumbu no leģionāriem. Jā. Tādā neveiklā situācijā nokļuva leģionāru komandas pārstāvs. Jā. Tiesnesis tieši aiz muguras izķiksēja viņam bumbu. Un redzam, spēle kļūst nedaudz ātrāk un arī Kristaps Janis Čēnoks gribēja
raidīt bumbu grozā no augšas, bet viņam šoreiz tas neizdevās. Kristīt. Šo tev atcerēsies. Kristaps otrais nemēģina. Rozāķis! Skaisti! Pēc Kristapa Janičēnoka piespēles pret vairogu, bet Kristapam šo gājienu noteikti atcerēsies vēl komandas biedru un pavilks uz zobu kādu laiku. Noteikti. Jo tomēr iziet vienam pret grozu un vienkāršāko danku mēģinājumu labāk kreisā un ar vienu roku aizlikt garām. Jā, Tas nav cienīgi. Toties viņam būs ko atbildēt. Noteikti lielākie uz zobu vilcēji varētu būt komandas biedri Rīgas sastāvā, leģionāri, jā, bet Kristapam noteikti būs sagatavota atbildi, jo visticamāk, ka šī spēle noslēgsies ar latviešu uzvaru. Un redzam palīdz leģionāri savam komandas biedram Indaugas Stāšis arī triec bumbu grozā no augšas. Arī viņam, kā maziem spēlētājiem, gribējās izmēģināt šīs izjūtas, un viņš palūdz Robinsonam sev pacelt nedaudz augstāk. Jā, interesanti, vai Stāšis kādreiz ir varējis iedankot pašu spēkiem, ja tikai ar šādu palīdzību. Šķiet, ka drīzāk šādā veidā, jo viņš patiešām ir ļoti mazs auguma, 1,75 cm, varat redzēt, ievērojami īsāks par Janičēnoku, pat varbūt vēl augums mazāks reālajā dzīvē, jo, kā mēs zinām, sportistiem mēdz šos centimetrus pielikt klāt, lai viņi izklausītos garāk, arī maziem spēlētājiem tā mēdz darīt. Un tagad redzēsim, kas tagad būs, jo laukumā ir Tīma un Dārgais, un tas vienmēr ir iespaidīgi. Jā, noteikti. Spēle kļūst dinamiskāk, ātrāk, varbūt vēl vairāk būs šie šovu elementi. Šobrīd viesspēlētāji ārzemnieki izvēlējušies tādu apšaudīt grozu no tālienes. Bet redzam, ka dodas uzreiz uzbrukums Mailē. Ir abi gan Tīma, gan Dārgais. Šoreiz gan neizdodas. Šķēli kļūdās piespēlē. Un uzreiz ātri atbildi no leģionāra puses. Metiens ir neveiksmīgs. Turpina viņu no distances. Un agal Tīma un Dārgais. Jā, un viss noslēdzās kā jau ierasts ar bumbas triecienu grozā no augšas. Tikmēr spēle turpinās, leģionāri neveiksmīgi turpina uzbrukt no distances. Un Jānis Tīma no tālās līnijas. Šoreiz nav precīzs. Bet redzam, ka leģionāri saspēli vada Slebovīckis. Bet kārtējā kļūda. Gandrīz kļūdījās Randuls. Un šobrīd jau atkal latviešu pārstāvētā izlase dodas uzbrukumā un Čavars rādīja, cik brīvs viņš ir, cik daudz viņam ir laika, lai uzbruktu no 3 punktu distances, bet precizitāte nebija tāda, kā tālmetienu konkursā, kurā viņš startēja ar atzīstamiem rezultātiem. Un šeit redzam skaists danks Grantam, laba piespēle no Bārnī, kurš parādījies savu driblu meistarību. Šeit pretējā laukuma pusē Jānis Tīmā. Skaists salījup danks no laukuma centra piespēlē Aigars Šķēli. Andžejs Pastišņiks varētu parādīt kaut ko no Šakila Nīla vai no garo spēlētāju šiem trikiem, paņemt bumbu un pats kā saspēles vadītājs mēģināt pāriet pāri visam centram, bet Andžejs šķiet, manuprāt, ir pārāk pieklājīgs vēl šajā brīdī. Šeit lieliski piespēle, skaisti. Aigars Šķēli arī piespēlētāja lomā parāda sevi. Kaut kas ir viņam arī no brāļa šī piespēlētāja talanta. Jā, kaut arī nav spēlējuši nekad, manuprāt, pat trenējušies nav vienā komandā, bet šī situācija izstījās, kad saprotās ļoti labi. Jau varētu teikt no pusvārdu un atkal Dārgais Tīma, šoreiz neveiksmīgi. Ja. Dārgais tomēr daudz labāks ir finišētāja lomā nekā varbūt piespēlētājs, jo pārāk bieži viņam nav varbūt nācies partneriem dot piespēles uz alley-oop dankiem, biežāk to viņam ir nācies saņemt. Redzēsim, kā veiksies viņam tagad, kā piespēlētājam Tīmā. Labi, diemžēl Dārgais šo piespēli nenoķer, lai arī cik augstu būtu uzlecis. Jā, nedaudz paaugstu uzlidoja bumbu. Burtiski pietrūka pāris centimetri, lai Dārgais saķertu šo bumbu gaisā, un tad bija pilnīgi skaidrs, kāds noslēgums tur sekot. Bet beidzās ar kļūdu šoreiz uzbrukums. Un leģionāriem, diemžēl, turpina vajāt neveiksmes. Pavisam reta reize, kad izdodās viņiem šādi veiksmīgi noslēgt uzbrukums. Bet Bārnīs kaut ko pieprot. Skaists danks viņam. Bārnīs viens no labākajiem leģionāru komandā. 6 punkti viņam, 19 Niksam, 11 Daņim, 10 Robinsonam, latviešiem 30 punkti jau Ronaldam Zaķim. Ronalds piesakās uz MVP šajā spēlē. Protams, MVP varētu būt arī Jānis Tīm, kuram 19 punktus, 7 bumbas un 6 piespēles. Un arī Kristaps Dārgais, kuram 18. Šķiet, ka spēlētājs, kurš visvairāk paliks atmiņā pēc 4. redzam, Andžejs Pastačniks to arī dara, parāda savu driblu meistarību. Šeit
Manuprāt, Andžejs varētu pats mēģināt noslēgt, izlīties cauri līdz groza apakšai, pamēģināt kaut ko tādu, ko viņš ikdienā nevar darīt, bet Andžejs, kā jaunais spēlētājs, tomēr jūt šo respektu pret komandas biedriem un būmiņu tomēr biežā dot partneriem. Jā, nu varēja pats noslēgt šo uzbrukumu, protams, izstītos daudz efektīvāk. No Andžeja laiks vēl pienāks, kad viņš būs galvenais dominējošais spēlētājs. Tagad Andžejs ieskrējies un beidzot arī Pasečniks piesakās. Jā, nu izdarīt to, ko viņam noteikti ar viņa augumu izdarīt, ir visvienkāršāk, ietriec bumbu grozā no augšas. Jā, nav īpaši daudz viņam jālec, lai to izdarītu. Garš augums, garas rokas, protams, tas viss ir plus. Un Dārgais. Spēlē ietries bumbugrozā no augšas caur kājai, protams, ne ļoti nopietnā spēlē un aizsargs īsti varbūt netraucē, bet tomēr spēles situācijā ar driblu tā izdarīt visu cieņu. Jā, ļoti veiklas, rokas ļoti ātras un šis te leciens pats par sevi, bet nu tiešām ļoti ātra roka darbība. Un arī, ja koordinācija ķermeņa ir ļoti augstā līmenī, lai spētu šo bumiņu tik ātri izrotēt ap savu ķermeņu, tātad iegurņa, jeb kā angļu saka, core, muskultūra, viss ir ļoti spēcīgi Kristipam Dārgajam. Un turpinās neveiksmes. Tiesnešiem arī negribās svilpt, liek tērēt enerģiju, tāpēc, lai nevis bumbu atstāt laukumu, viņi vienkārši piespēlē leģionāriem, lai kāds punktiņš tiek arī mūsu līgas viesiem. Jā, nu tikmēr praktiski noslēgusies ir trešā ceturdaļa. 121-80. LVL latviešu spēlētāji izvēlētie izlase šobrīd ir vadībā ar 41 punktu pārsvaru. Tā kā latvieši dominē šajā Latvijas basketbola līgas zvaigžņu spēlē. Arni, uzreiz tās tev jautājums, vai pēc šīs spēles rezultātu mēs varam izdarīt kādus secinājumus par mūsu leģionāru kvalitāti, vai tas tomēr būtu pārsteidzīgi? Nu, es domāju, ka tas, protams, ir pārsteidzīgi, bet redzam to, ka šādai zvaigžņu spēlē tieši latviešu spēlētāji piegājuši nedaudz nopietnāk, ja, un izbauda šo te vakaru, rāda visu, uz ko viņi ir spējīgi skatītājiem. Bauda pašu un ļauj baudīt skatītājiem. Jā, nu, leģionāriem pagaidām vai nu tās iemaņas viņu šādās šovu spēlē nav tik pārliecinošas, vai arī viņi iespējams, kad redzot, ko izpilda latviešu spēlētāji, varbūt nedaudz kautrējās, saprot, ka šis līmenis viņiem varbūt tās tieši šovu elementos viņiem nav sasniedzams. Jā, un interesanti, Arni, ja iepriekšējos gados varbūt šādos mačos leģionāri, tīpaši, ja tie būtu afroamerikāņi, melnādainie, varbūt dominētu, jo mēs zinām, ka viņi parasti ir atlētiskāki, varbūt latvieši būtu palikuši biklāk, tad tagad ir pienācis laiks, ka dominē mūsu pašu puikas, Kristaps Dārgais, Jānis Tīma, arī Andžejs Pasečniks, mūsu latviešu puikas dominē tā, ka leģionāri amerikāņi jūtas nedaudz nērti, jo viņi to nevar izpildīt. Jā, un tāda interesanta epizode jau bija arī, kad notika Slam Dunk konkursa priekšsīks, jā, varēja redzēt, ka visi šie leģionāri ar telefoniem ļoti aizrautīgi, tādām izbrīnu pilnām acīm skatījās, kādus dankus lika Kristaps Dārgais, kādus Jānis Tīma, jā, varēja redzēt, ka viņi, acīmredzot, arī viņiem nemaz tik bieži kaut ko tik tādu skaistu un baudām, jā, nenāks redzēt. Tas patiešām arī ir savā ziņā firmas zīme, ka pie mums atbraukušie ciemos viespēlētāji ir gatavi iemūžināt savās videokamerās to, ko var latviešu puikas Slam Dunk konkursos. Nu, ko tagad priekšā pēdējie 2 konkursi. Vispirms prasmi konkursu fināls, kur tiksies Gats Justovičs no Jelgavas, Kristaps Pļaunieks no VF un Dmitrijs Brisgalovs no Latvijas universitātes. Un pēc tam, protams, arī šis dunk konkurss, kur Tīma un Dārgais vairs nebūs vienā komandā, bet cīnīsies viens pret otru. Tīma, Dārgais, attiecīgi no Ventspils un Valmieras, Kārlis Apsīts no Barons kvartāls un Trojs Māršals Bārnīs, kurš viens no tomēr iespaidīgākajiem čaļiem bija leģionāru komandā, tā kā arī Bārnīs kaut ko māk dunk konkursā. Jā, viens no nedaudzajiem leģionāru komandā, kurš viennozīmīgi skatīties, es skatos uz tiem burtiem, bet es saprotu to, ka
ar darbu, ar nepacietīgu, neatlaidīgu darbu visu var sasniegt un visu var panākt. Jo kā pierādījās arī, ka var tikt, čalis no Krāslavas var tikt draftēts NBA. Es domāju, ka tas parāda gan man pašam iedot motivāciju lielāku, gan arī citiem spēlētājiem Latvijā varbūt lielāka motivācija, ka tiešām, ka tas nav nemaz tik tālu, jo Latvijā es uzskatu, ka ir salīdzinoši augsts līmenis arī un jaunie un talantīgie ir ļoti daudz spēlētāji. Tāpēc es uzskatu, ka jā, šitā sezona man Ventspilī, es uzskatu, ir divreiz labāk, jo zinu komandas biedrus, pazīst treneri, zinu, kā kas spēlē, ko gaida no mums un pašam pārliecība lielāka ir gatavs cīnīties un darīsim visu, lai vinnētu čempionu titulu. Jāni, vai Memphis kluba vadība kaut kādā veidā uztur ar tev kontaktus regulāri, neregulāri, kā tas notiek? Jā, diezgan regulāri. Es sazinos ar John Hollinger Twitterī. Kas tas ir pa kungu varbūt? Viņš ir viens no īpašniekiem Memphis. Aha. Un viņš raksta man, es nespēlēju pāris spēles un prasīja, kas notiek. Man bija trauma muguras atraumēja Turcijā un visu laiku man tā kā interesējās un tāds pašam patīkam sajūta, ka par mani nav aizmirsts un ir uzaicināts šogad uz vasaras līgu atkal un treniņiem uz Memphis. Jābūt gatavam divreiz vairāk nekā pagājuši gadu. Neraustīšos un centīšos izdarīt visu, ko var. Bet vispār tu jūti, ka klubs par tevīm interesējās un tu esi viņu plānos, jā? Jā. Un Jāni, varbūt tāds pēdējais jautājums tīri no tādas skatītāja viedokļa. Tāds leciens kā tev vai, piemēram, Kristofam Dārgajam, tu esi metodiski reāli viņu uztrenējis vai tas tomēr vairāk iedzimts? Es domāju, ka tur ir iedzimtība arī, bet viennozīmīgi tu esi smagi strādājis arī. Liela paldies, jāsaka, Līgai Kļaviņai, ar ko man bija fiziskās sagatavotības treniņi gadu pēc U16, U17 laikā, kad es netiku pie vecākiem, mēs visu vasaru smagi notrenējāmies. Bija tiešām smagi treniņi, tādi treniņi man nebija nekad dzīvē bijuši. Ja tādu maz salīdzinājumu var salīdzināt, tad pirms vasaras es varēju vienkārši ielikt ar divām rokām atvilktais galvas, tāpēc vasaras varētu ar kājām ielikt. Jā, patiešām var redzēt, ka šie danki ir ļoti iespaidīgi. Atgriezīsimies vēl pie vakardienas spēles. Vakar uzvaru pār VF komandu. Ļoti saspringtā mačā. Īsti tiešām kapiņš bija laukumā. Varēja just, ka abas komandas grib sev pierādīt. Ko šī uzvara nozīmē jūsu komandai? Pārliecībai un vispār iedvesmai? Jā, viennozīmīgi pārliecību. Kristaps Janičenoks slamdām. Janičenoks ieliek no augšas, patiešām jāaplaudē. Trešajā ceturdaļā viņam tas neizdevās. Viennozīmīgi pārliecība mūsu komandai un varbūt tas bija liela motivācija, jo bija sāpīgs zaudējums mājās pēdējās sekundēs, kad bumba reāli izgriezās no groza stīps. Viennozīmīgi tā ir pārliecība mums un bailes pretiniekiem. Un šogad fināla sērijā būs vairāk spēles nekā iepriekšējās divās. Pilnīgi noteikti. Jāni, paldies, ka pienāci, lai tev veiksmīgs sezonas turpinājums, lai izdodās izbaudi šo vakaru. Šī ir tava diena, tu esi jaunais Latvijas basketbola līgas danku čempions un skrien vēl uzspēlēt pie savas komandas, skrien ielikt kādu danku. Un varbūt MVP balvu spēles būs tavējā. Varbūt. Paldies, ka atnācis. Tas bija Jānis Tīmā, jaunākais Latvijas basketbola līgas danku čempions. Un interesanti parunāties ar Jāni. Patiešām var just viņā briedumu, kas pamazām tojās. Gal galā viņš paliek tomēr arvien vecāks un mērķi paliek arvien lielāk. Un tas, ka Memphis klubs izrāda interesi par Jāni Tīmu, tas patiešām ir labi un cerēsim, ka Jānim arī izdosies iekļūt Nacionālajā basketbola asociācijā Memphisā vai varbūt kādā citā komandā. Pagaidām mēs varam runāt tikai Memphis sakarā, jo Memphis viņu ir draftējusi un Jānis NBA pieder tieši šim klubam. Tā kā novēlēsim Jānim veiksmi, tikmēr Latvijas basketbola līga šajā mačā atvēries ir Janičenoks, kuram 2 danki tagad 4. ceturdaļā. Jā, ar kādu, ja nevaldos 3. vai 4. piegājienu, ja viņam izdevās tikai veiksmīgi realizēt. Bet, tad varētu teikt iesildījās, jā, un tad jau pāris veiksmīgi danki arī viņa izpildījumā. Skatāmies, aizliek garām bumbu Miša Hlebovīckis un latviešu atbilde. Janičenoks tālmetiens nav precīzs. Skaidrs, ka Latvijas basketbola līgas Latvijas komanda uzvarēs šo spēli plus 50 uz tablo, 4 minūtes jāspēlē. Manuprāt, vienīgais neatbildētais jautājums, kurš būs šīs spēles MVP? Jā, protams, kandidāti te noteikti varētu būt vairāk.
tikko laukumā nāca Ronalds Zaķis, viens no viņiem. Šobrīd spēles, manuprāt, rezultatīvākais spēlētājs. Un, protams, arī Jānis Tīma un Kristaps Dārgais. Jā, nu noteikti šie divi šaumeņi lieliski aizvadījuši spēli. Interesanti, ka Janičēnokam ir 12 rezultatīvas piespēles. Vismaz jau bija pēc 3 ceturdaļām. Tā kā lieliski Kristaps ir apgādājis partners ar piespēlēm. Pats gan tikko guva arī savus punktus beidzot. Kristaps šodien piespēlētāja lomā. Nu jau pēc 3 ceturdaļām Zaķim bija 30 punktu, Dārgajam 20 un Tīmam 19. Nu, visticamāk, viens no šiem 3 kungiem arī kļūs par spēles vērtīgāko spēlētāju, kuram es dotu grūti pateikt. Varbūt Kristapam Dārgajam, lai viņam mazāk rūgtums sirdī par šiem 2 neizdevušajiem dankiem finālā. Nu, kaut gan Jānim Tīmam, manuprāt, ir ļoti iespaidīgi arī atlaik šo bumbu un rezultīvo piespēli. Jā, tur Principā viņš ar triple-double filirdēja. Jā, vēl nedaudz iespringt uz atlaikšām bumbām un kādu rezultīvu piespēli varētu izpelnīties arī triple-double. Tīma iemet šoreiz parasto mētienu. Neizdevās iedankot, bet Latvijas basketbola līgas Latvijas komanda turpina dominēt šajā cīņā. Jā, nu pretēji mūsu prognozētajiem, jā, spēle tomēr neizvērtās sīva un tomēr nospiedošs pārsvars latviešu spēlētājiem. Un arī spēle nav kļuvusi tāda agresīvāka un ātrāka, bet turpinās tāda viegla šovu elementu rādīšana. Skaisti centās Dārgais, bet redzam, Kristaps ir sagurs. Un pats šādi salīdzinoši elementāri danki vismaz priekš Dārgā standartiem arī Kristapam neizdodās. 2 minūtes un 20 sekundes. Un šeit redzam Klebovickis jaunākais. Klebovickis jaunākais, tas ir Mišam dēls, es pareizi saprotu. Jā, ir vēl viens jaunāks šis te un gūst arī pirmos punktus. Redzam Jēkabpils krekliņā. Un aplaudē laukumā arī viņa māma Ilza Osa Klebovicka. Tā kā patiešām Klebovicka ģimene var būt priecīga. Nu, interesanti, Miša jau tik solīdā vecumā, ka saprot, ko es tur skriešos ar jaunajiem, palaidīšu labāk savu puiku uzspēlēt. Jā, un redzam atkal uzbrukums Smailē izvirs tieši viņu. Metiens gan nav sekmīgs, un Jānis Tīma arī spēles epizodē cenšas nodemonstrēt kaut ko no augstākās pilotāžas, arī centās izvilkt bumbas caur kājai un triekt bumbu grozā no augšas. Diemžēl šoreiz neizdevās. Jā, patiešām Tīmas atletisms ir ļoti iespaidīgs. Redzam, Klebovickis ir nesautīgs spēlētājs un dod atpakaļ Robinsonam. Mēs jau 2 reizes pēc kārtas meti uzmet arī to Entuānu. Pa visām varītēm centās nopelnīt rezultīvu piespēli. Tas viņam galā arī izdevās, jo Robinsons nekļūdījās savā metienā. Līdz ar to rezultīvu piespēli arī Klebovickim. Tīma savāc atlikušo bumbu pēdējā minūte šajā mačā. Tīma izmet tālmetienu. Jānis Tīma iespējams varētu saņemt arī šīs spēles MVP. Tomēr šeit viņš visstabilāk ir dominējis laukumā. Protams, arī Ronalds Zaķis ir ļoti rezultatīvs bijis. Bet Tīma ir izcēlies vispusēji. Gan piespēles savā atdevis, gan arī atlikušās bumbas savācis. Un ļoti enerģiski spēlē Jānis Tīma. Skaisti! Un patiešām. Jā, Dārgais pieliek, ja tā varētu teikt, treknu punktu šai spēlē. Vismaz no šovu viedokļa. Tas, kas viņam neizdevās danku konkursā, tad šobrīd spēles laikā viņš ir nodemonstrējis vismaz 3, 4, varbūt pat 5 augstākās klases dankus, augstākās sarežģītības dankus. Un tiešām arī skaisti. Un vēl viens punkts spēlē Jāņa Tīmas izpildījumā. Fantastiski šodien mums epizodes Tīmas un Dārgā izpildījumā un Jānis Tīma pēc tam ļoti solīdi pret jaunāku spēlētāju vienkārši paklūpīt kā. Norieģēja uz māņu kustību, tik uzskatām, ka jā, Dārgais turpina atriepties Jānim ar dažādiem elementiem, cenšoties parādīt, ka tomēr viņš līdz šim ir bijis dankošanas karalis Latvijā. Jā, Jānis Tīma un Kristaps Dārgais. Šo spēlētāju šovs vispirms arī Ronaldam Zaķim, ja nemaldos, kāda 8 danki šajā mačā, viens par otru labāk. Šie 3 spēlētāji galvenokārt dominēja Janičēnokam 12 rezultatīvas piespēles pēc 3 ceturdaļām. Un Latvijas basketbola līgas Latvijas spēlētāji izlasi uzvar leģionārus ar 156-110 pārliecinoši kontrolējot notikums no pirmās līdz pēdējai minūtei. Nu, tagad atlicis tikai pēdējais jautājums. Kurš būs šīs spēles MVP? Nu, varētu iedot, visticamāk būtu jādod Jānim Tīmam, bet varētu iedot arī Dārgajam.
Tieši tā, Kristaps Dārgais tomēr ļoti centās, neizdevās viņam danku konkursā. Viņš ir pelnījis kaut vienu balviņu šovakar aizvest mājās. Jā, tā kā spēles epizodēs viņš tiešām bija izcils. Šajā savā visstiprākajā elementā tieši bumbas triecienos grozā no augšas un saņem šo te balvu. Varētu pat teikt, kā nedaudz tā kā mierinājumu balvu tam, kad danku konkursā viņam neveicās. Bet, spēles MVP, jeb vērtīgākais spēlētājs Kristaps Dārgais. Jā, pelnījis, viņš ir ar savu enerģiju un vispār kopējo attieksmi pret basketbolu. Liels prieks, ka Latvijas basketbolā ir tādi puiši kā Kristaps Dārgais. Patiešām viņš ir lielisks. Vispār Jānis Tīma intervijā man arī šeit teica, ka šis ir iespējams visu laiku labākais danku konkurss, jo praktiski vislabākie Latvijas dankeri ir, varbūt pāris puiši, kas ir studiju Amerikā, nav tur Haralds Kārlis un varbūt vēl kāds Kristers Zeidaks varbūt varētu papildināt šīs rindas, bet principā vislabākie bija un šovs bija ļoti augstā līmenī. Jā, Dārgajam neizdevās fināla danku, bet to, ka viņš to māk, viņš pierādīja spēlē. Un patiešām, Arni, vai mums ir kādreiz bijusi tik tāda atletiska dankeru paudze? Grūti atcerēties, ka vairāk tik spēcīgi šie elementi izpildītāji. Nē, es domāju, ka pilnīgi noteikti nav bijusi, un šis te tiešām ir laiks, kad mēs varam baudīt šo te basketbola elementu visaugstākajā līmenī. Tiešām, kā jau es iepriekš minēju, man liekas, šeit pat šiem vīriem nebūtu jākaunās pat atrodoties ASV NBA All-Star spēlē. Jā, ar šādu te sniegumu viņi arī tur nepazust un būtu viens starp labākajiem. Jā, šeit atkārtojam vēl vienu epizodu. Tieši Kristapa Dārgā izpildījumā. Man ļoti patīk, kāda ir Tīmas un Dārga attieksme vienam pret otru. Redzam, Dārgiem izdodas danks. Tīma pacēls rokas gaisā, it kā viņš pats būtu šo danku veids. Kā priecājās šie abi atlēti viens par otru. Kopumā svētki izdevušies. Tālmetienu konkurss bija super. Ļoti labi rezultāti un Sanda Valtera uzvara finišā pārspēlē pār Kristapu Janičēnoku un Āganu Čavaru. Danku konkurss lielisks. Prasmi konkursā uzvarēja Dmitrijs Brizgalovs, arī kārsējmeiteņu konkurss bija ļoti emocionāls. Varbūt pati spēle neizdevās intrigas ziņā, bet ko redzēt basketbolu mīļotājiem bija.